neprasīt. Uzmanību startam, cienījamie skatītāji. Latvijas komandas līderis Kristers Aparjots startā. Kristers Aparjots ir priekšā šā brīža līderim finišā Langenhānam 10 daļu no sekundes. Pirmajā braucienā. Šeit maza kļūda no Kristera, bet cerams, ka tas ļoti lielu laiku nepaņems. Bet tālāk izstāsta, ka trasi veids diezgan labi Kristers un jācer, ka arī ieskriesies ātri. Sāk ieskrieties. Vēl bija Langenhānam 2 braucienu summā aiz muguras Kristers Aparjots, bet trases turpinājumā jau ir priekšā. Palielina pārsvaru, bet būs ļoti līdzīgs rezultāts, jo 7 sekundes Sindais ir iepriekšējā laika ņemšanas vietā pirms finiša lielākais ātrums no visiem, ko esam redzējuši otrajā braucienā, 125 km/h, un Kristers Aparjots kļūst par sacensību līderi. Trešais rezultāts braucienā. Zaudēja arī savam pirmā brauciena rezultātam Kristers Aparjots, bet notur šobrīd līderu pozīciju, un tas nozīmē, ka zemāk par otro vietu arī šodien Kristers nevar būt. Tas savukārt nozīmē to, ka Latvijas sportistiem godalga arī šajā disciplīnā Siguldā šajā pasaules kausa posmā. Patīkam redzēt Kristeru, kas saglabāja līderu pozīcijas, kaut vai bija mazas kļūdiņas braucienā, bet viņš veiksmīgi savāds. Lūk, tāds ir meistars trasē. Vairāk par sekundes 10 daļu savam pirmā brauciena rezultātam zaudēja Kristers Aparjots, bet izdodas 2 braucienu summā noturēt aiz muguras Maks Langenhānu. Godīgi sakot, arī paveicās ar Mellera neveiksmi, ka Mellers pieļāva rupjas kļūdas un